Saūda-Arābija paziņo, ka tā ir pārtvērusi 3 dronus, kas iekļuva tās teritorijā no Irākas gaisa telpas, kas ir jaunākā pazīme, ka Persijas līča valstis joprojām ir neaizsargātas pret Irānas atbalstītajiem grupējumiem. Saūda-Arābijas aizsardzības ministrijas pārstāvis paziņoja, ka karaliste veiks nepieciešamos operatīvos pasākumus pret jebkuru mēģinājumu pārkāpt tās suverenitāti un aizsargāt civiliedzīvotājus Saūda-Arābijas teritorijā. Šis incidents notiek tikai dienu pēc ziņotā drona uzbrukuma pie Abu Dabī Barakas kodolstacijas, kas liek uzdot jautājumus, vai Irākas milicijas izmēģina jaunus maršrutus un ko tas nozīmē reģiona trauslajam pamieram. Lai apspriestu šo jautājumu sīkāk, mums pievienojas doktors Kenets M. Poloks, Tuvo Austrumu institūta politikas viceprezidents. Doktor Polok, Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči nesen pēc šī incidenta runāja pa tālruni ar savu Saūda-Arābijas kolēģi. Vai Teherāna šādi cenšas pārliecināt Saūda-Arābiju, ka nevēlas situācijas sāsināšanos? Vai arī tā cenšas norobežoties no tai pietuvināto grupējumu darbībām, kuras iespējams tā pilnībā nekontrolē? Paldies, Nikola, ka uzaicinājāt mani piedalīties. Lūdzu, nododiet arī sveicienus manam senajam draugam, vēstniekam Regafam. Šajā jautājumā, manuprāt, mums jāatzīst, ka jau no paša sākuma ir notikušas slepenas sarunas starp Irāņiem un dažādām Persijas līča valstīm, patiesībā pat pirms kara sākuma. Kas attiecās uz to, kas notiek šajās slepenajās sarunās, vienmēr ir grūti precīzi zināt. Bet, manuprāt, mums ļoti jāuztraucās par to. Irāņi pastāvīgi visām Persijas līča valstīm ir paziņojuši, ka viņiem tagad ir jaunas spējas, kuras viņi ir demonstrējuši. Tas var sagādāt visdažādākās ciešanas saudiešiem, emirātiešiem un visām pārējām Persijas līča valstīm. Un neatkarīgi no tā, kas notiek oficiālajās sarunās ar Amerikas Savienotajām valstīm, viena no manām bažām ir tā, ka notiek neformālas sarunas ar Persijas līča valstīm, kurās Irāņi cenšas šantažēt šīs valstis. Pat tad, kad šis karš beigsies, viņi prasīs neoficiālus maksājumus no Persijas līča valstīm, sakot, ja jūs gribat, lai mēs pārstājam raidīt dronus un balistiskās raķetes uz jums, mēs sagaidām, ka jūs mums regulāri maksāsiet. Tā ir Irānas darbības metode. Tā ir šantāžas valsts, un revolucionārajai gvardei, pilnībā kontrolējot situāciju, es pieņemu, ka tas ir galvenais šo sarunu elements. Un tas ir mans minējums par to, kāpēc notiek šie drona uzbrukumi. Irāņi vienkārši atgādina Saūda-Arābijai un citām Persijas līča valstīm. Mēs varam to izdarīt jums jebkurā brīdī, kad vien vēlamies. Vai ir kādas pazīmes, ka Persijas līča valsts varētu pakļauties šai šantāžai? Apvienotie Arābu Emirāti ir bijuši ļoti stingri iestājušies pret Irānu. Tātad, pat ja Irāņi mēģina šantažēt dažas no šīm Persijas līča valstīm, vai viņai varētu iekrist šajā slazdā? Tas noteikti ir iespējams, Nikola, un no manas skata punkta tas būtu viens no sliktākajiem šī kara iznākumiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Persijas līča valstis ir bijušas tik uzstājīgas, cenšoties panākt, lai Trumpa administrācija nodrošinātu labvēlīgu iznākumu šim karam, tādu, kurā Irāna tiek uzskatīta par pilnībā sakautu. Jo patiesība ir tāda, ka viņi apzinās, ka viņiem būs jādzīvo ar Irāņiem pat pēc šī kara beigām. Viņi vēlas būt pārliecināti, ka nav pakļauti šāda veida šantāžai no Irāņa puses, un viņi saprot, ka galu galā viņu iespējas to novērst būs ļoti ierobežotas. Galu galā tas ir atkarīgs no prezidenta Trumpa un Savienotajām valstīm, lai nodrošinātu labu kara iznākumu. Kā jau teicu, viņi ir ļoti mobijušies, ka ja prezidents izdarīs piekāpšanās Irāņiem, viņiem nāksies maksāt. Tikmēr Irākai ir jauns premjerministrs Ali Al-Zaidi, un viņš saka, ka vēlas, lai ieroči būtu valsts kontrolē. Bet apskatīsim šo neseno drona incidentu. Vai tas ir agrīns pārbaudījums tam, vai Bagdāda patiešām spēj savaldīt Irānas atbalstītie bruņotie grupējumi? Vai arī zīme, ka Irānas ietekme Irākā nemaz nemazinās? Tātad, pirmkārt, es nedomāju, ka mums vajadzētu pieņemt, ka Irānas ietekme Irākā vājinās. Tam nav pilnīgi nekādu pazīmju. Galu galā valdība, kas tika izveidota Bagdādē, ir balstīta uz to, ko angļu valodā sauc par koordinācijas ietvaru. Viņiem ir ļoti ciešas saites ar Irāņiem. Nav nekādu pazīmju, ka tas būtu mazinājies.
Ali Al-Zaidi ir uzņēmējs. Viņam nav politiskas pieredzes. Ir ļoti neskaidrs, ko viņš spēs paveikt Irākas valsts pārstruktūrēšanā un Hašd al-Šābi militāro grupējumu, īpaši Irānas atbalstīto grupējumu, pilnīgā pakļaušanā savai kontrolei. Vai šis konkrētais drona uzbrukums ir ar to saistīts, nav iespējams droši pateikt, bet es noteikti to neizslēgtu. Pirmkārt, mēs nezinām, vai droni nāca no Irākas vai no Irānas un vienkārši pārlidoja pāri Irākai. Abi varianti ir iespējami. Ja tie tika palaisti no Irākas, mēs precīzi nezinām, kāpēc. Acīm redzot, nedēļas nogalē parādījās ziņojumi par slepenām Izraēlas bāzēm Irākas tuksnesī. Tas varētu būt viens vai vairāki Irākas grupējumi, kas vēlas atriepties par kaut ko tādu. Bet jā, es domāju, ka dienas beigās viena no skaidri modotajām vēstīm ir tā, ka Irānai joprojām ir milzīga ietekme Irākā. Irāna var izmantot Irāku, lai dotu triecienus Persijas līča valstīm, un Persijas līča valstīm to nevajadzētu aizmirst. Ken, ja šis karš atsāktos, kāds būtu tavs ieteikums Persijas līča valstīm, lai nosūtītu spēcīgāku vēstījumu Irānai, ka tās nevar pakļauties šādai iebiedēšanai? Es domāju, ka tev ir pilnīgi taisnība. Pirmkārt un galvenokārt, viņiem ir stingri jāatbalsta Amerikas Savienotās valstis, ja kaujas darbības tiks atsāktas. Bet es arī uzskatu, ka Persijas līča valstīm ir absolūti nepieciešams skaidri paust Trumpa administrācijai, ko tās uzskatītu par pieņemamu šajās sarunās un šī konflikta galīgajā atrisinājumā. Zini, šis karš nav tikai par Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu. Tas ir arī par Izraēlu un Irānu. Tas ir par Persijas līča valstīm un Irānu. Tas attiecas uz katru valsti, kas izmanto Hormūza šaurumu, vai nu lai izvestu naftu un citus enerģijas resursus, vai arī lai sūtītu eksporta preces. Visiem ir savas intereses šajā jautājumā, un galu galā Amerikas Savienotajām valstīm ir jābūt pie šī galda ne tikai kā Amerikas Savienotajām valstīm, bet arī kā pasaules kopienas līderim. Risinājumam jābūt tādam, kas der mums visiem un neatstāj šim Irānas režīmam nekādas iespējas šantažēt nevienu no starptautiskās sabiedrības locekļiem. Ken Pollaks, bija lieliski, ka pievienojāties mums C24 News English šodien. Liels paldies, ka pievienojāties man. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani, Nikola. Atgriezīsim šo sarunu šeit studijā kopā ar vēstnieku Marku Regevu. Marka, kā mēs jau apspriedām iepriekš, pirms mums radās šīs tehniskās grūtības, ko nozīmē, ja karš atsākas un kā Irāna šobrīd izjūt šo spiedienu? Visi ziņojumi liecina, ka Amerikas Savienotās valstis, Izraēla un Persijas līča valstis gatavojas atjaunotam karam. Kas šajā posmā būtu nepieciešams, lai panāktu kādu diplomātisku izrāvienu? Tātad bumba acīm redzam ir Irānas pusē. Es domāju, Trumps ir bijis ļoti skaidrs par to, kas viņam nepieciešams, lai to izbeigtu. Viņam ir nepieciešama nopietna rīcība no Irāņu puses kodola jautājumā. Un viņš atklāja savus kārtas. Viņš teica, ka kodola putekļi, kā viņš to sauc, tas ir jau līdz 60% bagātinātais urāns, ir jāizved no Irānas. Un viņu spēja bagātināt vēl vairāk urāna ir jālikvidē. Es domāju, ļoti skaidrs, kas ir jādara. Līdz šim Irāna tam nav piekritusi. Tagad spēka draudi atgriezties pie militāra konflikta noteikti satrauc irāņus. Tikmēr pat pirms šī lēmuma fakts, ka amerikāņi ir noteikuši šo Irānas naftas eksporta blokādi, izraisa ciešanas irāņiem. Un es domāju, ka Trumps viņus tur pie rīkles. Pat bez spēka draudiem viņš var vienkārši nogaidīt, līdz viņi piekāpjas, un viņš var izmantot Amerikas ekonomisko spiedienu, lai sagrautu viņu sabiedrību, viņu ekonomiku, viņu spēju maksāt saviem karavīriem, viņu spēju izdzīvot kā valstī. Tātad ir skaidrs, ka Irāņi ir zem spiediena. Un man šķita, ka es redzēju šī spiediena pazīmi šodien, kad es redzēju ziņojumu vienā no ziņu aģentūrām, kurā teikts, ka kāds augstranga Irānas amatpersonas sacīja, ka amerikāņi izrāda elastību. Citiem vārdiem sakot, viņš sagatavo augsni iespējamam Irānas kompromisam. Tagad es negribu, lai mūsu skatītāji kļūtu pārāk optimistiski un domātu, ka tas viss drīz beigsies, bet man nav šaubu, ka virziens kopējais veids, kā tas viss attīstās, šķiet ļoti pozitīvs. Un galu galā Irāna vienā vai otrā veidā piekritīs tam, ko Amerikas Savienotās valstis pieprasa kodola jautājumā. Arī šis, kad jūs runājat par paziņojumiem, kas nāk no Irānas, mēs šodien dzirdējām arī to, ka viņi veido jaunu institūciju, lai pārvaldītu Hormuza šaurumu.
Būtībā Teherāna cenšas formalizēt kontroli pār šo starptautisko ūdensceļu. Tātad runājot par izplatīto informāciju, pat pašiem irāņiem cenšoties formalizēt kontroli pār šo starptautisko ūdensceļu, ka mums būtu jāpievērš uzmanība tālāk. Runājot par tur notiekošajām sarunām un draudiem, ko Irāna var turpināt izteikt jebkuram kuģim, kas tur iziet cauri. Tātad, acīm redzot, tas ir kaut kas nepieņemams, un tas nebūs pieņemams ne tikai Irāņiem, bet arī Amerikas Savienotajām valstīm, Arābu valstīm, kas robežojas ar Persijas līci. Ka Irāna vienpusēji pasaka, tas ir mūsu ūdensceļš. Padomājiet par sekām. Padomājiet par to. Padomājiet, ja jebkura valsts, kas atrodas tuvu starptautiskam ūdensceļam, pēkšņi to bloķētu, tas mainītu starptautiskās tiesības. Padomājiet, ko turki varētu izdarīt. Padomājiet, ko panamieši varētu izdarīt. Padomājiet, ko indonēzieši varētu izdarīt. Tiklīdz jūs atverat šo Pandoras lādi, jums ir īsta starptautiska problēma. Un tieši tāpēc neviens nevar piekrist šai vienpusējai Irānas prasībai. Ir skaidrs, ka tas ir tikai viņu veids, kā mēģināt izdarīt spiedienu uz pārējiem. Mums jātur uzmanība uz galveno mērķi, un tas ir panākt, lai Irānas kodoljautājums tiktu atrisināts uz visiem laikiem.